Sirsnīgi sveicieni! Šajā video es pastāstīšu, kā krīzes apstākļos nepadoties stresam. Mans padoms vairāk noderēs māmiņām, kas ikdienā bieži strādā no mājām, vai arī bērnu slimošanas reizēs nepieciešams strādāt no mājām. Taču, lai neapdalītu arī pārējos, iedošu vēl vienu tehniku ar piemēru, kā darba attiecībās, izaicinājumos arī var ātri nointegrēt stresu. Es esmu Baiba Auziņa, 3 aktīvu bērnu mamma, 6, 11 un 18 gadi. Pēdējos 4 gadus es strādāju no mājām, pārsvarā no mājām, vadot 2 biznesus, bet nepilnus 15 gadus arī esmu strādājusi biroja, tā saucamo darbu, Latvijas vadošajās bankās. Šobrīd, jau vairāk kā 4 gadi, mana kaislība un talants ir palīdzēt cilvēkiem transformēt dzīvi, atbrīvojoties no zemapziņā uzkrātiem pārliecību blokiem, lai atgūtu enerģiju, spēku un arī noteikti iegūtu ticību sev, izveidot to dzīvi, par kādu viņi sapņo. Tātad šobrīd es padalos kā pirmo punktu. Es padalīšos ar savu pieredzi, kā es iepriekšējā nedēļā spēju rezultatīvi strādāt, neskatoties uz to, ka man bija apslimuši bērni. Un situācija sekojoša. Svētdienas vakarā man jau ir aizdoms, ka mazākajam kaut kāds klepus, kad iespējams rīt jāpaliek ir mājās un neies uz bērndārzu. Viss kārtībā, jā, mans aizdoms apstiprinās, nekur neiet. Mans bērns jau ir gana, tā teikt, zinošs, jau saprot robežas, un mēs varam daudz lietas sarunāt. Protams, viņš ir bērns, un to es ņemu vērā. Nākamā diena, kas man pašai bija ļoti piepildīta ar dažādiem darbiem, termiņiem, kur es esmu kā, tādu nosauksim kā starpnieks, kur no manis ir daudz kas atkarīgs. Un šajā dienā no rīta jau pa nakti saprotam, ka meita arī ir slima, viņai ir temperatūra. Un arī tas pats klepus. Es no rīta saprotu, ir tāds diezgan klepus, mums tad būs vajadzīgs inhalācijas. Man ļoti patīk šis inhalācija aparāts, jo viņš diezgan ātri dabū atpakaļ, izventilē noteiktās plaušas un dabū atpakaļ, ja noņem šo klepu. Un es saprotu, ka man ir 2 bērni un meitai vēl ir temperatūra. Lai viņai 11 gadi, bērns ir bērns un nepieciešama mammas uzmanība. Un es saprotu, būs izaicinoši. Paskatoties uz kalendāru, būs izaicinoša. Pirmā lieta, ko es darīju, es iegāju skapī, atveru savu ģērbtuvi un skatījos, ko man uzvilkt iedvesmojošu. Ko man uzvilkt skaistu, iedvesmojošu, jo es zinu, ka man ir jādabū šī jāsaglabā. Mierīgos apstākļos jau ir gana viegli saglabāt mieru, stresu, tev ir savs grafiks, tu zini solīt pa solītim, ko tu darīsi, tev kaut kas var nebūt, bet kad tev ir 2 bērni mājās, kuriem vajag ēst, kuriem vajag zāles dot, kuriem vajag iedot arī noteiktu uzmanību, kurus vajag apčubināt, un tas viss pamainās, un es saprotu, man ir jābūt superresursā. Tas vairs nav resurs, tas ir superresurs. Un kāpēc es meklēju iedvesmojošu apģērbu? Tāpēc, ka apģērbs ir viens no veidiem, kā mēs varam uzlabot savu garastāvokli. Ja tu apģērbsies, piemēram, trenuškā un kaut kādā krēklā, tu tā arī jutīsies, ka tu kaut kur skrien, tu kaut ko tur dari, tev iet tā kā vāvere ritenī. Es sapratu, ka man ir jāpabaro sevi, jo es esmu ne tikai ārpasaule, bet mani paši tuvākie bērniem es esmu šobrīd ļoti vajadzīga. Un es uzvilku pēdējo kreklu, ko biju nopirkus pāris dienas atpakaļ, uzvilku skaistu apģērbu, tātad kreklu, skaistas bikses. Man pat mazākais bērns saka, kāpēc tu šodien esi tik skaista, ja viņš pirmo reizi redz. Un tas ir par tām sajūtām, kā mēs sev un nodoms, kā es gribu tagad iet cauri šai krīzei. Es saprotu, ir slikti, es varu aiziet šajā upurī, savā žēlošanā,
ārprāts, ir tik slikti, man ir tas, es neko nepaspēju, bērni, es tajā varu aiziet un es ļoti ātri šo burbulu uzpūtīšu. Bet svarīgas ir pirmās 5 sekundes, kad tu saproti, kad ir ne tā, kā tu vēlies, ja, piemēram, ja, tu saproti, ir šie krīzes apstākļi, un te es lieku sev uzreiz, es vispār ceļos ar nodomu, bet šajā reizē, kad tu saproti, kā ir, tu uzliec sev ļoti ātru nodomu, redzot, ka tie 2 mazie kaut ko jau no tevis gaida, kas ir tas, kā tu gribi šodien justies. Es gribu būt spēkā, tas bija mans, ja es gribu būt resursā, man ir jābūt resursā, man ir ātri jādomā, kā es būšu resursā, kas ir manas lietas. Pirmais, tas ir sajūta, otrais, man ir veselīgs uzturs, obligāti. Ja, tātad sajūtas man iedos to, ka es būšu resursā, ja, es būšu skaista, es būšu no sākuma par prieku uz sev, bet rekā jau pat mazais bērns sāka priecāties par to, ka mamma šodien, kāpēc tik skaista. Un otra lieta, tev tev jāstiprina arī sava veselība tajā. Ja? Un mans pirmais darbs uztaisīt smūtiju, uztaisīt veselīgu smūtiju, lai es būtu pabarojusi tātad šo ķermeni, lai man būtu vieglums, lai man būtu iedvesma, un tad, kad es sev esmu noskaņojusi, ka es gribu justies labi, es gribu būt resursā, un es jau sāku rīkoties, man, kas rodās automātiski, kas notiek, automātiski nāk šie nākamie soļi, kā to izdarīt vieglāk, ja? Kā to izdarīt ar šiem apstākļiem, ko es varu, kā es varu, jo tālāk jau aiziet pie tas viss no tās situācijas, kā mēs sarunājam, kurā laikā kas kur darīs, ja? Kurā laikā es esmu brīva, kad ir tur brokastis, pusdienas, vakariņas, kad mēs ejam uz zālēm, ja? Kad mēs šīs inhalācijas taisam, kad mēs ko daram. Un bērniem īstenībā, kā jebkuram pieaugušam, tas pat nav tikai par bērniem pieaugušiem, ir svarīga tā drošība. Viņš ir slims, viņš grib zināt, ka viņam arī pievērsīs galu galā uzmanību. Un kad ir skaidrība, kas notiks, tad nav tā raustīšana. Jo bieži tas, ko es dzirdu no saviem klientiem, ja, kad rausta. Ja, kad tu nevari kaut ko izdarīt, kad rausta, bet tad tur nav skaidrība. Tagad mammai ir jāizdara tas, un tad mēs darīsim to. Un šajā izaicinošajā situācijā, jā, es arī meklēju veidu, kā iedot nedalīt uzmanību kaut vai 10-15 minūtes. Ar to arī pietiek. Pazīmēt, izkrāsot kaut vai to vienu lapiņu ar mašīnu, ja, kā piemēram. Un tas iedod bērnam arī, kad ir tā klātesamība, bet tajā pašā laikā bērni arī saprot to, ka, jā, mamma ir darbs, mamma strādā, ja, un var to visu samanedžēt. Tātad, jā, nodoms, kā es gribu justies, un kas man liks tā justies. Varbūt tev ir pilnīgi cita recepte, tev ir citas lietas, kas tev liek justies resursā. Ja, tāpēc ir ļoti svarīgi arī zināt sevi. Ja, es sevi zinu, bet tas arī nenāc uzreiz, bet es sevi zinu, kas man dos šo resursu, un noteikti iedvesmojošs apģērbs, cik es esmu vadījusi savus kursus, tas noteikti vienmēr ir tas, kas uzlabo sajūtas, bet mēs rīkojamies pēc sajūtām, un es esmu harmoniskāk, es saprotu, šī ir tāda diena, bet es tam varu tikt cauri, es sevi motivēju, es sevi iedvesmoju, es redzu plānu, kā to darīt, un es vienkārši viņu daru. Ja? Es vienkārši daru. Un otra situācija, es iedošu varbūt paskatīties arī no citas puses, arī caur savu piemēru, lai tev būtu varbūt vieglāk izprast, ko tad darīt. Ja? Ko darīt. Un es paņemšu savu piemēru no tās pašas savas pieredzes bankā, un tas bija mirklis, kad es tikko biju atgriezusies pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma, es biju jaunā nodaļā, un man bija jauns uzdevums, teiksim tā, uztaisīt prezentāciju, ko vajadzēja
prezentēt valdei, un man jau vadītāji teica, ka mūsu nodaļas prezentācijas, ja, tās ir vislabākās. Mēs esam tur dabūjuši vienmēr labas atsauksmes, ka nekas nav jāpapildina, nekādi papildus jautājumi nav, ja, ka viss ir ļoti, ļoti perfekti izstrādāts. Protams, ir šī augstā prasība, bet es nekad mūžā neesmu taisījis prezentāciju. Varbūt kaut kad skolas laikā, es pat neatceros, vai man augstskolā bija kaut kāds, nu, gan jau, ka bija, bet nebija tādi, šis bija kaut kas jauns. Ja? Paliksim pie tā, ka šis bija kaut kas jauns. Es, protams, kā apzinīgs darbinieks un iedziļinos un skatos, piemēros, kas ir bijis iepriekš, un pēc manas saprašanas es uztaisu brīnišķīgu prezentāciju. Es pat esmu palikusi ilgāk darbā. Es esmu tam plus laikam 2 stundas, ja es pareizi atceros, vai pusotras es veltījusi, lai es varu mierīgi to izdarīt, jo man gribās to izdarīt. Ja? No manis gaida, tomēr man gribās to izdarīt. Un arī vadītāji paliek ilgāk, un mēs runājam. Ja? Mēs runājam, es vēl kaut kā tagad atceros, ka tas bija pirms 7 pulkstens, ka mēs runājam, viņa iziet cauri. Un tā kā es arī esmu ļoti daudz apguvusi pirms tam dažādus kursus, es esmu mūžīgais students, es perfekti katrā teikumā redzu, kā vadītāja ļoti skaisti man caur pozitīvo prizmu, par ko ir ļoti liels, protams, paldies, jo tas palīdz. Bet es saprotu, ka caur to visu vijās tā prezentācija nekam nedara. Es jau to sapratu pie pirmajām, jo katra lieta būtībā bija jātaisa, katra lieta jāpārtaisa. Bet tajā visā skanēja arī uzslava. Es redzu, ka tu esi centusies. Es redzu, ka tu esi par to padomājis. Bet kā tev liekas, vai nevajadzētu arī par to padomāt? Viss no vadītājas puses bija perfekti, skaisti, iedvesmojoši, bet es tā kā mēģināju jau lasīt cauri un domāt, tad nekas nedara. Un tā arī bija. Un es paliku dusmīga. Man bija tāds iekšēja neapmierinātība, tāpēc, ka, kā es paliku pēc darba? Es centos, es mēģināju, bet ko darīt, ja šajā mirklī, tajā mirklī man nebija tāda apzinātība, kāda man ir tagad. Bet es redzu arī, ka ļoti daudz manām klientēm arī ir šādas situācijas, līdzīgas, nevis kā man, ja, bet līdzīgas kaut kādas situācijas, kur ir sarunas, un mēs paņemam kaut kādas domas, pārliecības, es jau tagad neko nemāku, mans veltītais, tas ir iztērēts laiks, ir izliets zemē, ja, un sākās šitā te domāšana. Kaut īstenībā nekas no tā, ko es sevī tā kā sašūpojos, nebija. Un ja es būtu šādā situācijā tagad, ja, kas mainītos Baiba pirms 10 gadiem un Baiba tagad, kas būtu tagad? Tagad es redzu, ka, wow, man ir padomi. Es tiešām nebiju padomājis. Es esmu labestīga pret sevi, tāpēc, ka es to daru pirmo reizi, un pirmajā reizē nevar sanākt, kāpēc es esmu izdomājis, ka man ir jāsanāk un uzreiz perfekti. Un vadītāji man sākt analizēt, ja, bišķiņ solīt atpakaļ, ievilkt elpu, pat ja es esmu sašūmējusies, ja, jo varbūt tā ir kaut kāda dabiskā reakcija no zemapziņas, pat ja es esmu sašūmējusies, apstāties un padomāt. Tas ir tas, ko es tev iesaku, ja? Kas ir tas triks? Un uzdot savu jautājumu, kas īsti notika? Pirms tam ja tu esi tā kā uzvilkusies, piemēram, dar arī pāris garākas elpas. Garāka elpa, es domāju, ka izelpa ir garāka nekā ielpa. Plaša. Dar, ja? Varšu, ja tu esi tā kā sastresojasies, jo tev vajag dabūt miera stāvokli, lai tu sāktu domāt nevis no tā uzbrukt vai bēgt statusa, kas ir smadzenēs, ja, kas arī rodās stresa situācijās, bet no apzinātības un pajautāt, kas īsti notika. Es esmu atlaista? Nē. Man ir kaut kāda nenormālā kritika? Nē. Man ir samazināta alga? Nē. Es esmu nosodīta? Nē. Nekas. Īstenībā, wow, cik man ir forši vadītāji. Viņa man nepasaka, ka tas ir pēdējais, ka tas nekam nedara. Viņa man iedrošina.
Un jā, es varu atzīt, ka es par to nebiju padomājis un par to nebiju padomājis. Un es nezināju, ka tur vajag tās atstarpes un ka tur tie fonti un tur tas viss. Kad, wow, cik viņa man iedeva labus padomus. Oh, cik super, ka viņa man iedeva šos padomus. Ja? Es sāku novērtēt šo situāciju. Protams, tajā laikā, man liekas, kad atbraucot mājās, es jau biju nomierinājusies, es jau sapratu, ka tas ir, protams, priekš manis. Wow, es varu mācīties, ja, wow, es varu tā kā pilnveidot šo prezentācijas veidošanas stilu, ja, un tas ir, bet kamēr es esmu sašūmējusies, es to nevaru. Un līdzīgi jebkurā dzīves situācijās, kur tu paņem stresu un tev liekas, ka tagad ir kaut kas slikts noticis, tu vari, ja tu pirmais punkts ir apstāties, uztaisīt pāris elpas un paskatīties, kas tad īsti notika. Vēl viena lieta, ko var darīt šajā pašā pauzītē, tu vari uzdot sev jautājumu, kāpēc tas bija vērtīgākais, labākais, kas ar mani notika. Ko tas man māca par mani? Jo tur, ja piemēram mēs laižam šo stresu iekšā, ja, mēs noteikti esam arī droši vien paņēmuši kaut kādu saspringumu vai pārliecību, ka man tur jābūt perfektai, vai es nedrīkstu kļūdīties. Ja? Ko tas man māca par mani? Ja? Ko tas man stāsta? Un šeit varbūt ļoti tāda, varētu teikt, dārguma lāde, kur tu vari redzēt, kas ir tās lietas, ar ko tev jāpastrādā, jo tu jau kaut kā reaģē. Ja? Tev jau noreaģē. Un to, cik lielu stresu nodara, cik lielu kaitējumu stresu nodara ķermenim, noteikti es nestāstīšu, visticamāk, tu pati lieliski jau to zini, bet šīs ir tās lietas, ko es tev rekomendēju. Pauze, ja tev ir jābūt resursā pārvaldīt savas sajūtas, ja tev ir konflikta situācija, sāk domāt, kas īsti notika, un ko es par sevi, kāpēc tas ir labākais, kas ar mani varēja notikt, ko tas man māca par mani, un tad strādāt ar to pārliecību, uzskatu, kas ir tevī, jo tu jau kaut kā reaģē. Ja tev šie padomi bija vērtīgi, es noteikti priecāšos par rīkšķīti. Ja tu zini kādu, kam noderēs, arī priecāšos, ja tu pārsūtīsi. Bet, ja tu vēlies uzzināt vēl vairāk viegli integrējamas stresa samazināšanas metodes jau tādā detalizētākā līmenī, ar manu atbalstu es tev aicinu pievienoties bezmaksas online kursam Emocionālā līdzsvara atslēgas, kas vairāk ir veidots kā ceļvedes māmiņām. Ja? Viņš būs īpaši, viņš ir veidots tāds īpaši ar tādu uzsvaru noderīgumu māmiņām, kas jūtas apmaldījušās vai arī pārslogotas vai emocionāli iztukšotas un vēlas uzlabot prasmes iekšējās pasaules pārvaldīšanai. Emocionālā līdzsvara atslēgas piedāvā 4 nedēļu transformējošu ceļojumu māmiņām iekšējā miera, spēka, labsajūtas sasniegšanai. Tajā tu iemācīsies metodes stresa pārvaldīšanai, kas viegli integrējams ikdienas solī. Kursā ietvertas meditācijas, elpošanas tehnikas, pašrefleksijas uzdevumi, arī stratēģijas emocionālās pašapziņas veicināšanai. Šis kurs ir 4 nedēļas, viņš ir izstrādāts, lai tu iegūtu tūlītēju rezultātu, un viņš ir, vēlreiz uzsveršu, ideāli piemērots pat aizņemtas māmiņas dzīvesveidam. Mēs kopā dosimies tādā ceļojumā uz iekšējo mieru un līdzsvaru, jo, kā man viena klienta teica, laimīga mamma, laimīgi bērni, vai ne? Es ticu, ka tu arī tam pilnīgi piekrīti, un kurs palīdzēs tev, ja tu jūti nepieciešamību uzlabot savu emocionālo labsajūtu. Iespējams, tu jūties kā vāveres ritenī, rūpējoties par ģimeni, karjeru, citiem pienākumiem un mēģinot sabalansēt šo līdzsvaru, atbildību un tajā pašā laikā arī dzīves piepildījumu. Kurs tev palīdzēs arī, ja tu vēlies pārvaldīt stresu
un emocijas, vai arī meklē veidu, kā attīstīt tādu dziļāku pašrefleksiju. Links tev būs pieejams šeit, ja? Tā kā pieteikšanās ir atvērta, un es tev saku šodien paldies, ka biji kopā ar mani, un es tev vēlu neaizmirst par šo elpu pirms reaģēt 5 sekundžu likumu. Kāpēc tas ir pats labākais, kas ar mani varēja notikt? Tas ir tas, ko es tev vēlu, ieviest biežāk šo apzinātību. Uz tikšanos citās epizodēs!